Labdien! Šodien mums ir kārtējā epizode podkastam Veselības dinamika sarunas ar ārstiem. Un šodien mūsu studijā ir mūsu brīnišķīgā aktrise Agnese Zeltiņa. Varbūt tu vari pastāstīt par sevi vairāk? Jā, ko es varu pastāstīt? Daļu dzīves es esmu pavadījusi kameras priekšā uz skatuves, filmējoties un spēlējot teātri. Pēc tam mani dzīve aizveda uzņēmējdarbībā. Un tagad pēdējos 2 gadus es esmu sākusi arī tādu nodarbošanos kā energoterapija. Bet tas, ka veselības jautājumi, mēs tikko runājām studijā, esmu šajā studijā vadījusi raidījumu par veselību 90. gadu sākumā. Wow. Veselības un sieviešu veselības jautājumi man ir interesējuši vienmēr. Nu, tad šodien tev būs iespēja atkal no cita skatu punkta par to pastāstīt, jo mūsu šodienas tēma ir par perimenopauzi, menopauzi un svaru, kas mums visām ir aktuāli, un šī posmā, kā mēs zinām, ir hormonāls pārmaiņas, kas mums visām ir jāņem vērā. Un varbūt tu, Agnes, var pastāstīt par savu pieredzi, kā tu šo esi jutusi un kas tev... Jā, es vienmēr esmu bijusi ļoti slaida. Un man tas neprasīja īpašas grūtības, jo man bija laba ģenētika, tētis man bija ļoti slēdz un atlētisks. Un es vienmēr biju ļoti, ļoti kustīga no 17 gadiem. Es vienmēr esmu dejojusi, vienmēr esmu sportojusi, tīpaši mācoties, studējot aktieros, un pēc tam nekad fiziskās aktivitātes nav bijusi problēma. Man nevajadzēja sevi piespiest, es vienmēr esmu kaut ko darījusi. Lūk, bet 39 gados, pat vēl pirms šī brīnišķīgā perioda, ko mēs saucam par perimenopauzes sākumu, es sāku ievērot, ka man vairs nav tik vienkārši. Ja, piemēram, agrāk 1 diena, 2 es sevi pakontrolēju un ierobežoju sevi, teiksim, kaloriju uzņemšanā un skatoties, ko es ēdu, es samazināju kaut ko, lai uzreiz dabūtu rezultātu, tad tagad es sāku redzēt, ka nē, tas tik viegli vairs nav. Un turēties pie tā viena svara, kas man bija, tie bija, teiksim, 65 kg, man palika arvien grūtāk, un es sāku novērot, ka uz ziemu viss paliek lēnāk, es uzņemu, man tas svars tā visu laiku staigāja +6, 5 un atpakaļ. Un tad, ja man izdevās sevi no ziemas līdz vasarai ar regulāru treniņu un arī tomēr jau skatoties, cik kalorijas es uzņemu dienā, sevi visu laiku turēt šajās robežās, tad pārkāpjot jau 50 gadu slieksni, man tagad ir 54 gadi, tas ir arvien sarežģītāk. Un es saprotu, ka tās zonas, kas man nekad nav sagādājušas problēmas, kā piemēram, es sāku just, ka, kā es smējos, uz manas muguras pēkšņi sāka izīrēt dzīvesvietu tāda mīlīga, apalīga tante. Un es sapratu, ka šādu es savu ķermeni neesmu pieradusi redzēt un sajust, jo vienmēr bija tā, es kaut ko darīju, ļoti mērķtiecīgi, un es vienmēr saņēmu rezultātu. Man atlika paiet mēnesi lielākā slodzē, un es jau dabūju savu reliefu. Tagad arī atturēties no visām tām lietām, kas tev liekas foršas un garšīgas, ir arvien grūtāk, jo tu saproti, ka tas hormons tur taisa diskotēku, un tā tava vēlme tikt pie tās garšas, dažkārt tās saldās, vai kaut ko tādu našķi apēst, tas stāv pāri visam, tas stāv pāri tam, ka tu saproti, ka tu grauž savu formu, un tas būs daudz grūtāk atgūstams nekā pirms 10 vai 15 gadiem. Un tā man iet. Vēl šis te aspekts, ka es kā aktrise visu laiku esmu tomēr sēdējusi uz ierobežojumiem. Tas, ka ķermenis jau brīnās, ko viņa atkal ir izdomājusi. Vai viņa sēdēs uz kaloriju deficītu, vai šoreiz būs, es atceros, kad agrāk bija kosmopolitāna zupa, tad mēs sēdējām uz rīsiem. Es vispār sāku badoties pēc Paula Grega jau 17 gados. Es visu šo te zinu. Es zinu, kas ir jādara, bet ir tik grūti to darīt, jo ķermenis vairs neklausa, un tas notiek hormonālo izmaiņu dēļ. Jā, tev pilnīgi taisnība, paldies, ka tu dalījies par savu pieredzi, tā kā mēs arī pēc zinātnes datiem un daudzu cilvēku novērojumiem un reālās dzīves, mēs varam saprast, ka hormonālās pārmaiņas ir reālas, un tad, kad estrogēnu kritums sāk notikties, ķermenis ir pietiekoši gudrs, lai pieturētu taukus, jo no taukiem drusku var uzsintezēt estrogēnus un arī dažus citus hormonus. Tā kā šis ir moments, kas jāņem vērā,
Un vēl ir nākamais, ka kortizols palielinās un insulīna rezistents bieži vien ir klātesošs, kas liecina par to, ka mūsu ķermenis ogļhidrāts pārstrādā ar ļoti lielām grūtībām. Un to ir svarīgi saprast, ņemt vērā un padomāt, kas ir jāēd, kas nav jāēd. Un tā, kā tev šķiet, kā tu esi atradusi, kas tev līdz? Man līdz proteīns katrā ēdienreizē. Ir jāsako, tiem ir jābūt 90-100 gramiem katrā ēdienreizē. Es nevienmēr to savācu, bet es esmu ļoti skaidri pārliecinājusies par to, ja manā ēdienreizē ir proteīns, kas man dod sātas sajūtu, tad tieksme pēc saldumiem, pēc visādām našķībām un tādām lietām, kas ir pārkāpumi, ir arvien mazāka. Un proteīns arī tur to muskuļu masu, tas dod sātas sajūtu, un man liekas, ka tiem hormoniem tas arī patīk. Tas patīk vielmaiņai. Tas patīk vielmaiņai. Jo tad, kad mums ir muskuļu masa, viņi piedalās vielmaiņā, arī tad, kad mēs guļam. Jā. Un līdz ar to tas ir svarīgi, un proteīns, tā kā tu to esi pamanījusi, proteīns ir svarīgs, lai mums tā muskuļu masa varētu turpināt būt. Jo, ja mēs neēdam pietiekoši daudz proteīna, tad ķermenis patērē muskuļus, un muskuļu masa mums mazinās. Vai mums vajadzētu atteikties pilnībā no ogļhidrātiem? Pilnībā droši vien, ka mēs nevaram nemaz. Bet ja mēs esam konstatējuši, ka sievietē vai vīrietim tas pats faktiski, ja ir insulīna rezistence, ja ir tendence uz lieko svaru, tad tomēr ar to ogļhidrātu lietošanu droši vien ir drusku pat nevis drusku, jāskatās. Bet diezgan stingri, vai ne? Jā, jo pie insulīna rezistences ķermeņa šūnas nespēja pārstrādāt glikozi. Respektīvi, no visiem saliktajiem ogļhidrātiem ir ļoti daudz, kas jāpārstrādā, un ķermeņa šūnas to nespēja izdarīt, un viņas visu deponē taukos. Līdz ar to ar ogļhidrātiem tiešām jāuzmanās, bet droši vien, ka pavisam mēs viņus neizslēdzam, jo arī dārzeņi un zaļās lapas satur ogļhidrātus. Tas ir viss vēlams, jo tur ir vitamīni, mikroelementi un viss, kas mums vajadzīgs. Droši vien ir ļoti jāierobežo graudaugi un piena produkti, kas varbūt nav tas vieglākais, ko ķermenim pārstrādāt pēc 40. Jā. Labi, bet, piemēram, es arī gribēju pajautāt tādu lietu par muskuļu masu. Mums tur tomēr jāliek lielāka tā slodze, vai ne? Lai ne tikai to masu noturētu, bet lai viņu būvētu. Jo tas ir saistībā arī ar kauliem, ar locītavām. Jo mums paliek sliktākas locītavas loģiski uz menopauzes laiku. Tātad, tā kā visā ķermenī ir estrogēna receptori, vīriešiem te ir pārsvarās testosterona receptori, tur ir drusku savādāks nianses, bet sievietei visās gļotādās, tā skaitā arī locītavās, smadzenēs, ādā, visās ķermeņa šūnās ir estrogēna receptori. Un ja mums tie estrogēni sāk samazināties, tad arī apasiņošana tur sāk samazināties. Līdz ar to tā muskuļu masa var noturēties tikai tad, kad mēs papildus lietojam proteīnu un vingrojam. Tātad ar vingrošanu mēs radam muskuļu masas pieturēšanos, un otrām kārtām arī kaulu apasiņošana uzlabojās tad, kad mēs vingrojam. Jo vingrojot mēs muskuli saplēšam faktiski, un pēc tam viņš atjaunojās. Tātad vienmēr arī jāatcerās, ka ir jādod atpūtu saviem muskuļiem. Jā, es neeju katru dienu, es eju ik pēc, jo es pilnīgi jūtu, ka tam muskulim vajag atpūsties, un tā diena starp tām divām reizēm, kad tu ej uz zāli, ir vajadzīga. Agrāk es gāju gandrīz katru dienu, es sapratu, ka tas ir, man ir raksturīgas tādas liela iedvesmas periodi, un tad atkal tāds atkritiens, bet ir jāievieš regularitāte. Protams, ka var vingrot katru dienu, tikai tad ir jāmaina tās muskuļu grupas, uz ko tas uzsvars. Jā. Jā. Un vai ir kaut kas, ko tu savā ikdienā esi mainījusi, lai noturētu svaru, lai būtu šī muskuļu masa, lai spēks un interesi iet vingrot?
Man spēks un interese vingrot ir tāpēc, ka es no rīta vienmēr pamostoties uzvalku treniņu tērpu. Vai nu es eju mājās uz paklājiņu un pavingroju tajā dienā, kad es neeju spēku vingrinājumiem uz zāli, bet es sevi varu tādā veidā motivēt. Es nekad nepārģērbjos sporta zālē, es vienmēr aizēju uz turieni jau saģērbta vai aizbraucu vasarā rīteni, un es nekad nepalieku tur. Es vienmēr uzvalku virsdrēbes un atskrienu mājās un tad visu daru pēc tam. Tas mani tur ļoti motivētu, jo man ļoti grūti, ja vēl tur ir tā garā epopeja garderobē, tas mani nemaz nemotivē. Bet man ļoti patīk, es esmu ievērojis, ka man tagad patīk tādi ļoti koncentrēti un mazliet īsāki treniņi, 15 minūtes kardio, pēc tam 45 vai stunda spēka treniņu, un tad es ātri izsildos, izstaipos, uztaisu strečingu. Bet es to esmu ieviesusi kā obligāto tādu. Pat, ja man ļoti negribas, es vienalga aiz matiem sevi paceļu un aizvedu uz to zāli. Tas man liek justies labi. Vai tu esi jutus, ka kaut kādā veidā hormonu pielietojums tavā dzīvē kaut kā ir palīdzējis risināt šos jautājumus? Jā, man tas fons ir mierīgāks, jo mani karstuma viļņi sākās 45 gados. Es atceros to ļoti precīzi. Un tas it kā nav tāds diezgan liels laiks, diezgan liels vecums, bet pietiekami agrs, jo es ar šo te fonu draudzējos jau 9 gadus, un es tieku galā, manuprāt, labi. Ir labākas dienas un ir sliktākas, bet tas, ko es esmu ievērojis, ir, protams, arī ir tas, ka man dažreiz ar atmiņu ir tā jocīgāk, tas man pārsteidz, bet runājot par svaru, es saprotu, ka īsi pirms mana perioda beigām man ir liela apetīte. Un es to māku jau regulēt ar proteīnu. Es uzreiz saprotu, ka, lai man nebūtu šo te norāvienu, man ir jāpaņem zivs, biezpiens, gaļa, olas, vienalga, bet es māku to nomainīt un kaut kādā veidā sakārtot, bet es nezinu, kā būs tālāk, vai būs vēl grūtāk. Kā būs? Ķermenis mainās. Ķermenis mainās, nevelti mūsu podkāstu nosaukums ir veselības dinamika, jo tas nav statisks. Mūsu veselība ir ļoti lielā dinamikā un ir svarīgi tos procesus saprast. Un man šķiet, ka uz ļoti daudziem jautājumiem atbild tieši ginekoloģiskā endokrinoloģija, kurā es esmu samērā dziļi iedziļinājusies un sievietei, tāpat kā arī vīriešiem, bet mēs šeit runājam vairāk par sievieti, arī atmiņas jautājumi, arī svars, arī ikdiena, arī enerģija, tas viss ir ļoti atkarīgs no neiroendokrinoloģijas. Ja? Tā kā tas viss ir ļoti lielā saistībā. Smadzeņas mums ir viens no endokrinajiem orgāniem, arī dzen. Un tur arī ir vajadzīgi hormoni, tur vajadzīgi arī estrogēni, tur vajadzīgi arī vīriešu hormoni. Un visādi, lai mēs varētu, kā lai pasaka, atbalstīt mūsu sistēmu, jo es bieži vien mēdzu salīdzināt šos te procesus ar saules gaismu. Redzi, saule ir gaisma, kas nāk dabiski. Un tad, kad saule noriet, ko mēs darām? Mēs ieslēdzam mākslīgās lampas. Jā. Vai ne? Un turpinām funkcionēt un būt produktīvi un turpinām darboties. Ja? Tad hormonālā sistēma dabiski to vairs negrib ražot, kā līdzīgi kā saule, kad noriet. Tad mēs slēdzam iekšā papildspēkus. Jā, slēdzam iekšā papildspēkus un mēģinām to kaut kādā veidā kompensēt, lai turpinātu dzīvi priecīgas, laimīgas, enerģiskas un produktīvas droši vien. Ja? Jo daba tā bija paredzējusi, ka visas jau ap 40 ir mirušas, ja? senos laikos. Ja? Jā. Tā kā šis, ka mēs tik ilgi dzīvojam, ir tāds jauno laiku fenomens, un mums ar to ir kaut kā jāsadzīvo un jāatrod veidi, kā būt priecīgiem un laimīgiem, jo tas ir mūsu uzdevums šeit. Vai ne? Jā. Vai ir kaut kas, ko tu vēl vēlies pateikt par šo tēmu? Es esmu sporta advokāts. Es gribu visām sievietēm lūgt tiešām sportot. Ja jums nepatīk cilāt svarus, tad iet vai piedalīties grupu nodarbībās, atrast kaut ko, kas patīk, kas aizrauj. Jo, manuprāt, kustība ir pamats visam, arī veselībai dziļā vecumā. Es tieši vēl vakar iedomājos, kā tas būs pēc 25 gadiem. Es domāju, ka es cilāšu stangu. Jā, un es pilnīgi ticu, ka tu to darīsi, tāpat kā es to darīšu, tāpat kā viss mūsu skatītājs un klausītājs to darīs. Jā. Jo
muskuļu masa ir viens no dabiskiem veidiem, ko mēs varam darīt, lai mūsu ķermenis turētos kopā, lai mēs būtu priecīgas, enerģiskas un visu varošas. Un lai mēs veidojam brīnišķīgas attiecības ar vīriešiem, ar sevi, ar vienu ar otru. Un lai mums viss labi veicās. Paldies tev par sarunu, Agnese. Paldies par uzaicinājumu. Šodien mēs tātad pieskārāmies svaram un hormoniem un ķermenim un mūsu brīnišķīgajai nākotnē. Paldies! Paldies.